Skutelis ir studijā. Facebookā Iveta Strautiņa-Ušakova, kas Ušakova, sieva, izplata paziņojumu, ka aizstāvu viņu, precīzāk Nilu, šajā situācijā ar karikatūru. Tālāk Nila kundze par visu to, kas salaists grīstai stāsta, un arī par to, ka jādraudzējās ar Krieviju un nevajag naidoties ar krieviski runājošajiem, un beigās aicina izplatīt bildi "Es esmu Ušakovs". Ušakova kundze saka, ka Krievija bija, ir un būs mūsu kaimiņi, svarīgi partneri ekonomikā un kultūras dzīvē. Krieviski runājošie jau gadu simtiem ir bijuši Latvijas iedzīvotāji, un tādi būs arī turpmāk, kas šeit ir dzimuši, uzauguši un kuri Latviju sauc par savu dzimteni. Pirmajai rindkopas daļai, man liekas, ka nav nevainas. Krievija ir un būs mūsu kaimiņi un pie veiksmes arī sadarbības partneri. Bet otrā daļa, kā jau minēju, Latvija no Krievijas neko nav pieprasījusi. Bet pat tad, ja būtu, tad jautājums rodās, kāds tiem krieviski runājošajiem, kas šeit ir dzimuši, uzauguši un kuri Latviju sauc par savu dzimteni, sakars ar Krieviju. Un to, ka Latvija būtu pieprasījusi naudu, jeb precīzāk kompensāciju no tās. Vai tad Krievijas nauda tādā gadījumā netiktu viņu dzimtenei Latvijai? Ziniet, kas man tagad notiek galvā? Bet, pietiks aiztikt Ušakovu sievas kundzi. Kāpēc negrib viņu aiztikt? Lai viņa pati sev aiztiek.